Mācekļi un pasaule. Jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis. Es lūdzu par viņiem, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Tavus vārdus es tiem esmu devis. Svētītos patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Lūdzot, Jēzus domā par saviem mācekļiem, kurus viņš no sirds mīl, bet nu gatavojas atstāt. Viņš tos uztic tēvam. Līdz šim brīdim Jēzus par tiem ir rūpējies, bet nu pienācis brīdis, kad viņam pašam jāatgriežas pie tēva. Tāpēc tagad tos ticībā un pārliecībā uzturēs svētais gars. Bet kur viņiem meklēt šo pārliecību un drošību? Dieva vārdā. Jēzus saviem mācekļiem Dieva vārdu bija mācījis 3 gadus. Viņš tos mācīja, lai viņi varētu mācīt citus, lai viņi varētu sludināt to, ko paši bija dzirdējuši, lai viņi pierakstītu jaunās derības tekstus un kristīgās baznīcas pirmsākumos sniegtu praktiskus padomus. Cik labi, ka mums ir šis dārgums, Dieva vārds rakstītā veidā, un mēs jebkurā laikā to varam lasīt un klausīties. Mēs varam dzirdēt, kā Dievs runā uz mums, varam augt ticībā un iepazīt viņu, varam piedzīvot to, kā viņš mums atklājas caur savu vārdu, un varam stiprināties dzirdot viņa apsolījumus. Kungs, palīdzi man ikdienā lasīt Bībeli un arvien no jauna iepazīt un iemīlēt tevi. Āmen.